Es esmu Daina, un šis ir mans kolēģis Alessandro. Mēs esam no Zinātnes un izglītības nodaļas Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Un nedaudz pastāstīsim par putniem un to ķeršanu naftas noplūdes gadījumos. Piekrastē var sastapt dažādas sugas, gan no mazākām līdz lielākām. Kas ir svarīgi, ka ir jāievēro viņu spēcīgie knābji un pēdas, un pēdām ir šie asie nagi. Un tas arī var traumēt cilvēku pašu. Arī, protams, spārni. Lielākiem putniem, kā gulbjiem vai, piemēram, jūras ērgļiem, šie spārni var traumēt cilvēku, ja viņi izplašot trāpa pa seju vai galvu. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem. Protams, viens ir pašu drošība, otrs ir drošība pašiem putniem. Un ir arī paņēmieni tieši kā labāk satvert putnu. Par to Alessandro jau tur rokā šo tīklu. Tas ir viens no veidiem, kā var izmantot šādu zivju tīklu. Jābūt uzmanīgam, ka šis stienis apkārt var traumēt putna spārnus, tāpēc ir jābūt uzmanīgam šajā ķeršanas procesā. Taču nevar arī to darīt pārāk lēni, jo tad putns var izbēgt. Tas ir jādara salīdzinoši ātri, bet uzmanīgi, lai nesatraumētu. Un kā paraugu mēs izmantosim šo mūsu modeli par to, kā mēs varam noķert putnu ar tīklu. Tātad parasti to darītu vairāk cilvēki. Tagad demonstrēsim, kā to dara viens cilvēks. Ja, tad uzliek pāri, piespiež pie zemes uzmanīgi, var pieturēt arī ar kāju. Pirmais, kas jādara, ir jāsadver cauri tīklu no augšpuses, labāk pie kakla pamatnes, vistuvāk galvai, tādējādi fiksējot, tad otru roku paliekot apakšā, lai var tīklu noņemt nost. Tas tvēriens ir arī salīdzinoši stingrs, bet ne tā, lai saspiestu putnam kaklu. Ir jābūt uzmanīgam ar to. Tad noceļot tīklu, ir jācenšas satvert spārnus, lai putns nesavaino arī pats sevi, cenšoties izbēgt. Tad, kad spārni ir saņemti, var arī nofiksēt kājas. Veids, kā satvert putnu, ņemot vērā, ka jāstver gan kājas, gan spārni, gan kakls. Šis būtu paņēmiens, ja to dara viens cilvēks. Tad svarīgi ir satvert katru kāju atsevišķi ar savu vidu, lai ir viens pirksts, un ap katru kāju vēl viens pirksts. Tad kakla daļā jāsadara pēc iespējas tuvāk apakšžoklim, lai putns nevar pagriezties un ieknāpt. Bet tas satvēriens ir pietiekami stingrs, lai putns nevarētu iziet ārā, bet tā kā pirksti jāsaspiež savu pirkstu viens pret otru. Tādā veidā nenožņaudzot netīšām. Lai būtu stingrs satvēriens un lai putns nenorīt ne pāri sev, ne arī cilvēkam, svarīgi ir tos spārnus turēt cieši sev klāt, piespiežot tādā veidā, atturot putnu, gribēt viņus izplest. Un ar galvu ir jātur pēc iespējas tālāk prom no sava ķermeņa. Ja putns sāk censties tikt ārā no šī tvēriena, pirmais instinkts cilvēkiem ir visu piespiest tuvu klāt, bet jāatcerās, ka galva ir tā lieta, kas ir jātur tālāk no sava ķermeņa projām, jo knābis ir ļoti ass, īpaši jūras kraukļiem viņš ir ass ne tikai galā, bet arī sānu laterālajās daļās. Satvēriens atšķiras no tā, cik putns ir liels, vai viņam ir garš kakls, īss kakls. Pīlei satvēriens nedaudz vienkāršāks, no abām pusēm satveram spārnus un ar pirkstiem pieturam kājas. Nav obligāti jāpietura kakls, jo viņas nevar tik elastīgi vai pagriezt, lai ieknāptu. Bet, protams, jāatcerās turēt ir prom no sava ķermeņa, galva pagriezta virzienā prom no sevis. Naftas noplūdes gadījumā putna spalva maina savu aizsardzību pret ūdeni. Veselam putnam spalvas struktūra ir šāda cieša, kas neļauj ūdenim piekļūt ādai. Savukārt naftas noplūdes gadījumā, kad viņa ir tikus saskarē ar šiem produktiem, var redzēt, ka struktūra ir mainīta. Tādējādi ūdens tiek cauri šīm spalvām un putnam vairs nestrādā viņa dabiskā termoregulācija, tāpēc svarīgi ir viņus turēt siltumā.
Esot saskarē ar putnu un viņu ķerot, ir jāuzmanās no 3 ķermeņa daļām, kas var traumēt pašu glābēju. Tās ir knābis, tie ir spārni un putna kājas, precīzāk pēdas, jo pēdās ir arī asi nagi. Attiecīgi mēs turam putnu aiz spārniem, vai mēs pieturam viņu arī padusē, pieturot arī galvu un kaklu. Mums ir arī jāpietur kājas, jo, lai arī nešķiet, ka tās būtu īpaši bīstamas, tās var saplēst šo aizsargu tērpu un tādējādi mums pašiem var piekļūt šie bīstamie naftas produkti.